jāiegādājās savu transformatoru mājiņa, ja, lai jūs varētu pieslēgt pie šīs mājas. Pie šīs mājas, un kāda ir šīs transformatoru mājas cena? Nu, tie tur kopā viss tie. Kopā ar to 10 000. Un kam tad tā transformatoru būdiņa piederēs viņiem vai jums? Nu, bet, protams, viņiem piederēs šī transformatoru būdiņa, un jums jāsamaksā par viņu īpašumu. Jā. Ļoti interesanti. Paldies. Bet te jau arī, cienītā kundze, jūs nesat izlasījis līdz galam. Saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomus apstiprinātajiem noteikumiem sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas sistēmu dalībniekiem, jums, man, viņam, visiem, ja, punkts. Aptuveno izmaksu aprēķinā nav iekļautas projektēšanas izmaksas. Tas jums vēl ir garantēts. Jā, to viņi man mutiski pateica, ka vēl apmēram 1500 par projektu. Mūļi, tas ir tā pa naudu, tas jau nekas nav. Par projektu izstrādi pieprasītājs savstarpēji norēķinās ar projektētāju, ja? Un es tev pareizi, tā 2004. gadā, kad šeit, kā saka, mēs bijām nobrieduši, ka te jāvelk tā elektrība, bet no turienes jau viņa nāca. Un tad no Latvenergo pārstāvis atbrauc, tad šeit vēl nedzīvojam, atbrauc kopā ar mani apskatīties, kur it kā likt to kastīti. Nu, to skaitītāju kastīti. Jā, un es teicu, lai nav jāvelk, es jau biju domājis no tā stāva, ka to elektrību vilks. Lai nav no tā stāva jāvelk, es to būdu šeien, to kastīti, lai liek pie to stāvu. Viņš teica, nē, tas nebūs labi, pie garažas stūri liks. Apskatījās vietu, vēl man parādīja, kur to kastīti liks, un ar to viss palika klusums. Pēc tam, pēc kaut kāda ilgāka laika, kad griezos atkal tajā Latvenergo painteresēties, tad tur bija viens pats vīriešu cilvēks, un es viņam saku, kā tā, kad jau apskatījās vietu, kur likt, un tagad tāds klusums. Un viņš teica, pat cik droši vien, ka mēs bijām tikai divi, neviens cits tur nebija, viņš teica, es jums pateikšu godīgi. Atbrauc, apskatījās, ja var uzcelt tādu māju, tā lai arī to transformatoru būdu iegādājās. Un tā tas viss palika, jo toreiz paprasīja to 2500, te tāda nauda nebija. Sakiet, jūs māju taču ņēmat bankā kredītu? Jā, un tāpēc arī šobrīd dēls un vedekli dzīvo Anglijā un maksā kredītu. Strādāt. Un Latvijas uzņēmumam, kā Latvenergo, pietiek tik daudz nekaunības, kad nevis valsts palīdz saviem iedzīvotājiem, bet izdzen viņus ārā no valsts, lai viņi vēl pelnītu priekš transformatoru būvs.